Jūs skaļi aplausi Rīgas cirka skola. Mēs vēl pēc kāda brīdī viņus sastapsim uz šīs apaļās skatuves. Droši vien viens otrs tehniskāks čalis iedomājās, ja ir apaļa skatuve, viņai vajadzētu transformēties. Griezties kā minimums. Nu labi, nebūs tā, ka es pazūdu laboratorijas un Vārnielas Republikas krustojumā nolaižoties ar kaut kādu liftu, bet tos, ko griezties skatuvei, gan vajadzētu, ja viņi ir apaļi. Izdaram savādāk. Transformējamies, bet transformējamies sanākot tā kā pat ne ļoti tuvāk skatuvei, bet ar skatu uz to pusi, jo nākamā būs viena burvīga izrāde, ar kuru pie mums viesojās Istabas teātris. Izrādes nosaukums Hamoka komūna, izrādīta pat tādā lielā pilsētā kā Valmiera. Starp citu, Istabas teātris šīs izrādes mēģinājums veids tepat Grīziņkalnu parkā. Jā, un izrāde atgriežās gandrīz pie savām saknēm, tā mēs varētu teikt, jo mēģinājuma process, kā mēs saprotam, ir pats svarīgākais process izrādes tapšanā. Bet skatītājs aicina tātad, jā, sanāk mazliet tuvāk skatuvei, bet ar skatu jau uz Tallinas ielu. Tad tur mēs varēsim vērot šo performanci, kā jūs redzat, ja ir novilkt striķis pāri ielai, tad tur kaut kam ir jānotiek. Un droši vien, ka arī notiks. Paralēlis gribēju atgādināt, ka ikvienam no jums ir iespēja apmeklēt mājaslapu grīziņkalnam.lv un kļūt par Grīziņkalna apkaimes biedru. Ir forši, ka tu esi biedrs ar biedriem. Biedri biedrojās, tas ir viens. Biedri satiekās, un biedri patiesībā ļoti daudz var ietekmēt arī to, cik kvalitatīvi mēs dzīvojam šajā apkaimē. Tāpēc nepalaidiet garām, pulksten 5 vakarā Grīziņkalna biedrība nāks un pastāstīs, ko gada laikā ir sastrādājis. Niknie šoferīši nav aicināti, ja neapmierīgi kaut Tallinas ielas. Mūsu visu apmierina, satiksme ir lēnāk un beigās tāpat ir mašīna, kur nolikt. Bet šie ir tie mazie soļi, kurus mēs varam veikt, lai padarītu apkaimi burvīgāku. Un kaut kādā ziņā vienkārši draudzīgāku ģimenēm, draudzīgāku iedzīvotājiem. Vēl viens lūgums. Tad, kad jūs nostaigājat pa Vārnielu, jūs redzat, ka tās iemītnieki ir iznākuši uz ielas. Un es pamanīju pat mazos tirgotājus ar paštatām kūciņām un garšīgām suliņām. Viņi vienkārši izmanto šo iespēju, ka pēc ļoti ilgi pārtraukuma svētki atkal ir Vārnielā, tāpēc atbalstiet arī viņus. Tāpat kā jūs varat atbalstīt Grīziņkalna apkaimes biedrību ar ziedojumiem, lai mēs varētu. Bet tagad mani nu pat iepazītie, bet tu jau jāsaka, ka Rauti, Istabas teātris, Сколько стоят блинчики? Сколько они стоят? 8. Голова. Tik teiks, var mūsties laiks runā, ka var tikt pie šokolādes, var tikt pie teicis televīzijas skatīšanas mērķis, un mēs Так, пойдем назад. Tad, kad nenotiek aktivitātes uz skatuves, var pat uzkāpt uz skatuves, jo tā taču pieder apkaimes ļautīgi. Mākslīgi ir jālikt apkaimes ļautīgi. Tātad pavisam skatuves vērosim Istabas teātra izrādi Hamoka komūna.
Bet tā, lai vienu izturētu, ir jāiestiprinās. Mums ir garšīgs veģetārās piciņas. Principā, gandrīz tā kā fons arī šai izrādē, ja, pirmā teltība. Ticis projekts. Atbraukuši ar visu krāsniņu, tur viss notiek acis priekšā dzīvējā. Tagad ir uzvēsta piciņa, 5 soļi, Stalins ielas pusi, Teiksals arī tavu atbraukusi. Un tad jau tur visi pārējie, zin kā, visus vārdā nenosauks. Bet tā arī ejam čūstiņā. Garšīgi pēduši, garšīgi padēruši. Un atkal gatavi dienas otrajai daļai. Вам никак не закончить? Я.